Pasaulē lielākais uzņēmējdarbības programmatūra ražotājs SAP trešdien Rīgā pulcēja uzņēmējus un uzņēmumu vadītājus, lai pastāstītu par jaunākajiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem, kas sniedz jaunas iespējas uzņēmumu attīstībai. Kā atzina SAP pārstāvis Latvijā, Baltijā inovācijas informācijas tehnoloģiju jomā apgūst aktīvāk nekā citās valstīs. Baltijas valstis ir tādas, kas spēj ļoti ātri mainīties, adaptēties. Un mēs esam tādi asi uz inovācijām. Mēs vēlamies šīs jaukās lietas, mēs vēlamies redzēt pareizu informāciju, mēs vēlamies viņu redzēt tūlīt. Tas ir mūsu vietēju uzņēmēju tāds dzirksts. Jaunākie SAP risinājumi sniedz iespējas veikt plašu un tūlītēju biznesa datu analīzi, ko jau pat labi izmanto daudz pasaulē pazīstami uzņēmumi. Piemēram, McLaren Mercedes Formula 1 komanda ar SAP risinājumu palīdzību analizē dažādu Formula 1 sacensību datus, kurus cer izmantot, lai sniegumu uzlabotu. 150 sensors on a Formula 1 car, kind of feeding data in at anything from just once every second to 10,000 times a second. So we're talking huge volumes of data that really are being analysed, literally up to about 100 simulations a second. So we're working with them really to try and extend this capability, not just to that single race, but to how they can analyse over multiple races. SAP atjaunojot savus filiāles darbību Latvijā, par šī gada mērķi ir izvirzījis atbalsta sniegšanu eiro ieviešanas procesā saviem klientiem un sadarbības partneriem. Ar SAP programmatūru ieviešanu Latvijā jau ilgi strādā Telekom Technology, Digital Mind, Infotrust un citi uzņēmumi. Es esmu šeit, pastāstīt pieredzi par projektu, kurā mēs veicām šo datu arhivēšanu. Viens, lai sistēmā mums netiktu konvertēt dati, kurus mums īstenībā nevajag jaunajā valūtā. Otrs, lai nodrošinātu to, ka likumdošanas prasībām atbilstoši mums būs pieejama informācija oriģinālajā izskatā, oriģinālajā arī valūtā, vēl ilgu periodu pēc tā brīža, kad pārēsim uz eiro. SAP inovāciju fórumu Rīgā trešdien apmeklēja apmēram 200 augstākā līmeņa vadītāji, uzņēmējdarbības virzienu un informācijas tehnoloģiju lēmumu pieņēmēji. Ikgadējais SAP inovāciju fórums Latvijā tiek rīkots jau vairākus gadus.